Tiem, kuri sapņo par servalu, Agnese iesaka izvērtēt, vai cilvēks būs gatavs nemitīgā saskarsmē ar dzīvnieku. Lai lielā kaķa daba nekļūst dzīvnieciski mežonīga. Tāpat saimniekam jāsaprot, ka servalu barošana būs visai specifiska. Ne visi ir gatavi mīlulim servēt cālīšus un pelītes, lai arī saldētā veidā. Jā, cālītes. Ja tu gribi socializēt un būt tavā vidē, lai viņi neapēd tev dīvānu un jebko, kas tev mājās, viņam pēc iespējas ir jābūt mājās. Un tas nozīmē to, ka kādam ir vienmēr jābūt mājās. Tas ir viens. Otrām kārtām mums ir visu laiku jāpērk gaļa. Mēs viņu maļam. 2, 3, 4 kg nedēļu, otru nedēļu. Svēram pa porcijām, liekam kakliņus, sirsniņas. Servala cena, uzturēšana, barība, vitamīnu un sarežģītā kopšana nav vienīgās izmaksas, kas jāparedz saimniekam.